Labdien! Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā, kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur. Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzenamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Mēs skaidrojam, ko globāla ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, dāmas un kungi, šis ir raidieraksts Drošinātājs. Esiet sveicināti 41. epizodē. Sveiks, Tāli! Sveiks, Dīv! Sveiki, klausītāji! Mēs esam gatavi šajā epizodē runāt ar sievietēm, par sievietēm un tomēr tulkojumā par karu Ukrainā. Jā, šoreiz mūsu lielā intervija tiešām par sievietēm Ukrainas armijā. Nedaudz ieskicēšu, šobrīd ir aptuveni 60,000 sieviešu, kas dien Ukrainas bruņotajos spēkos. Līdz galam nav skaidrs, cik tieši no viņām ir frontē. Tur tie cipari tiek minēti dažādi, un tas skaidrs drošības nolūkos neviens precīzi skaidrs, protams, ka nesaka, bet varētu būt kaut kur starp 5 un 30,000 sieviešu, kas dien visdažādākajos amatos, pozīcijās un tam līdzīgi. Ja uz papīra bruņotie spēki piedzīvojuši it kā ir ievērojams reformas, tad pēc daudzu sieviešu liecībām, kuras pašas dienu bruņotajos spēkos, tad realitātē šī situācija izrādās nav nemaz tik rožaina. Ir runa gan par apgādi, piemēram, formas tērpiem, bruņu vestēm, kas būtu piemērots sieviešu ķermenim. Tādu trūkst, bet vislielākā problēma esot attieksmes maiņa. Tātad te tiek piesaukti padomju laiki un tās tradīcijas, kas, protams, ka tādiem oficieriem, kuri ir dienējuši vēl padomju armijā, tur esot problēmas ar šo te attieksmes maiņu un jauno realitāšu pieņemšanu, bet par to nebūtu neviegla saruna, bet, manuprāt, ļoti svarīga saruna ar Ukrainas sieviešu veterānu kustības veterānka līdzdibinātāju un pašreizējo vadītājas vietnieci Katerīnu Primaku. Tas, kā ierasts raidieraksta otrajā daļā. Par to pēc brīža, pēc vēl tāda jāsaka svarīga brīža, jo mēs veltīsim uzmanību arī mūsu starptautiskās drošības tematikas izvērtīšanai, un šoreiz ar mūsu kolēģi raidierakstā drošinātājs Kristīnu Bērziņu no Vašingtonas spriedīsim par to, vai Krievijas atbalsta neesamība armēņiem tagad brīdī, kad Kalnu Karabahā notiek pamatīgas pārmaiņas, vai tas varētu liecināt par Krievijas militārā spēka izsīkumu un varētu varbūt būt arī laba ziņa Ukraiņiem, to mēģināsim izvērtēt. Tad arī par to, vai tiešām varētu mazināties Polijas militārais atbalsts Ukrainai, jo te visai savdabīgi izteikumi pēdējo dienu, nedēļas laikā ir izskanējuši, un mēģināsim arī saprast, pievērst uzmanību tādai atziņai, kas varbūt nav nemaz tik veca un diezgan jauna, proti kāpēc ASV iedzīvotājiem, īpaši jau varbūt tajos reģionos, kas nav tik ļoti attīstīti, kāpēc viņiem varētu būt izdevīgi, ka viņu valsts sūta daudz dārgus ieročus uz Ukrainu. Sākumā tas varbūt nedaudz tā kā paradoxāli skan, bet arī par to mēs runāsim ar Kristīnu Bērziņu, bet sāksim mēs vairāk ar to Kalnu Karabahas Armēnijas stāstu. Sveiki, Kristīna! Sveiki! Ko pēdējo dienu laikā pamatīgi notikumu pavērsieni šķiet, ka varētu būt nesaistītā vietā ar Ukrainu Kalnu Karabahā starp Armēniju un Azerbaidžānu, vietā, kur gadu desmitiem dzīvoja un saimniekoja armēņi, bet tagad kontroli pārņem Azerbaidžānu, un mēs zinām, ka Azerbaidžāna šajā konfliktā tiešāk vai netiešāk atbalsta Turciju, bet Armēniju līdz šim Krieviju. Ko šis liecina par Krievijas resursiem, spējām, interesēm, redzot, ko viņi nespēja darīt, atbalstot armēņus, kas līdz šim ir viņiem izdevies vairāk vai mazāk, un kā uz šiem notikumiem būtu jāraugās Ukraiņiem, kas karo ar Krievijas armiju? Pirmais jautājums ir par to, vai Krievija ir bijusi spējīga darīt to, ko tā solīja Armēnijai un Kalna Karabahai. Nē, Krievijai bija pēc 20. gada norunām jāaizstāv armēņus Kalna Karabahā un jānotur tur miera stāvokli. Azerbaidžāna iebruka pirms nedēļas Kalna Karabahā, un šobrīd ir milzīgas bēgļu plūsmas.
no Karabahas uz Armēniju. Krievija nav izpildījusi to, ko Krievija solīja. Un pavisam dabīgs jautājums tad rodās armēņu pusē, vai uz Krieviju varēja paļauties, vai uz Krieviju vēl varēs paļauties, un izskatās, ka tā atbilde ir bijusi nē. Un skatās, kas tagad pēdējās dienās notiek. Tagad Armēnijā ir ieradušies pat ASV augstākās amatpersonas Samanta Powera, Amerikas starptautiskās attīstības aģentūras, tātad humanitārās palīdzības aģentūras galva, arī Amerikas valsts departamenta sekretāra vietnieci ir ieradušies tagad Armēnijā un atbalsta un uzklausa to, kas ir nepieciešams bēgļiem un kas notiek Armēnijā. Tāpēc jautājums no vienas puses jāiet par humanitāro situāciju, kas notiek Kalnu Karabahā, par to, vai Krievija ir spējīga izpildīt savus iepriekšējos solījumus. Nē, bet tad varbūt mainās ģeopolitiski Armēnijas virziens. Līdz šim Armēnija ir ļoti paļāvusies uz Krieviju, vai šeit parādās varbūt nelielas pārmaiņas Armēnijas ārpolitikā. Ja viesojās augstākās Amerikas amatpersonas, varbūt mainās Kaukāzā ģeopolitiskais līdzsvars. Ja Krievija nav spējīga tajā reģionā vairāk atbalstīt un militāru klātbūtni rādīt, tad ir iespējams, ka Armēnija skatīsies citā ģeopolitiskā virzienā. Cik lielā mērā tas attiecās tad uz Ukrainu? Būtu labi teikt, ka ja Krievija nav spējīga šobrīd sūtīt vairāk palīdzību uz Armēniju, ka Krievijai izsvīkst spēki. Tādā globālā mērogā varbūt jā, bet vai tas nozīmē, ka uz frontes kaut kas mainīsies, tur es teiktu drīzāk nē. Varbūt Krievija cenšas uzkrāt un koncentrēt savus spēkus tieši uz frontes līnijas, īpaši tāpēc, ka ir bijuši jauni panākumi Ukrainai uz tās frontes līnijas. Un drīzāk mēs redzēsim, ka ir viens uzsvars, un perifērija kaut kur citur, kā būs, tā būs, bet Ukrainai vēl joprojām būs ļoti sīvi jācīnās. Tad drīzāk, ka mēs varētu teikt, ka Ukrainu mazāk ietekmē tas, kas notiek Karabahā, bet Karabahā gan tas, kas tur notiek, ir ietekmēts no tā, kas notiek Ukrainā. Tā noteikti ir, un arī jebkurai citai vietai, piemēram, Vidusāzijā, kur Krievijai ir bijusi agrāk lielāka ietekme, tur arī Krievija var zaudēt to ietekmi, vai piemērs arī citiem reģioniem, ka ja iepriekš varēja paļauties uz Krieviju un vairāk varēja atbalstīt Krieviju ar solījumu, ka Krievija atbalstīs arī to zemi, šobrīd neizskatās, ka var pārāk paļauties uz tādiem solījumiem. Tik tālu par Dienvidkaukāzu, bet pēdējās nedēļas laikā ļoti skaļa atbalsts ir bijusi Polijas premjerministra Mateuša Morawiecka paziņojumam, ka viņi, poļi, tātad jaunus ieročus Ukrainai vairs nepiegādā. Un tagad viņi domā par pašas Polijas bruņojumu modernizēšanu. Te, protams, jāatgādina, ka tieši Polija ir tā, kas līdz šim ir bijusi visciešākais Ukrainas partneris, bet tā ir arī tā pati Polija, kas iesaistījusies šobrīd ir sarežģītā strīdā par Ukrainas graudu eksportu. Situācija skan nelāgi, bet vai ir tik traki, kā var izklausīties, jo tur parādās arī nianses. Nu, piemēram, prezidents Duda ir paziņojis, ka premjers to bija domājis citādāk, ka runa ir tikai par jaunajiem ieročiem, ko uz Ukrainu nesūtīs. Tad arī piebildes par to, ka nekas neietekmē loģistiku, kas notiek no Polijas teritorijas uz Ukrainu. Kas pēc tam, kad varbūt nedaudz putekļi ir nosēdušies pēc šī paziņojuma, ir redzams šobrīd? Tālāk galvenais, kas ir redzams, ir tas, ka pēc dažām nedēļām Polijā notiek vēlēšanas. 15. oktobrī ir vēlēšanas, un tas, ko politiķi saka priekšvēlēšanu laikā, neatiecās tik ļoti varbūt uz tādu plašāko politiku, bet tieši varbūt par vēlēšanu laika politiku. Un kāds spiediens ir Polijā, ir spiediens ne tikai no tiem, kuri vēlās, lai Ukrainai vairāk palīdz, bet varbūt tādi, kuri gribētu arī, lai mazāk palīdz. Un ir jāatrod pareizo ceļu te starpā. Pēc manām domām arī pēc vēlēšanām Polija tomēr ārkārtīgi atbalsta, faktiski atbalsta, turpinās sūtīt vecākus ieročus, vēl joprojām atļauj un arī ārkārtīgi iegūst no tā, ka sabiedrotie tieši caur Poliju sūta ieročus Ukrainai. Tas viss turpināsies, ja priekšvēlēšanu laikā bieži mēdz būt tāda asāka retorika.
īpaši šajā politiskā klimatā, ka tāda nacionālisma pazīmes aug visur pasaulē. Un, protams, poļi atbalsta Ukrainu lielā mērā, bet pirms vēlēšanām parasti skan īpaši labi, ka valstīm ir pašām par sevi jāparūpējās. Polijas amatpersonas nevēlas, lai vēlētāji domā, ka vadība domā tikai par Ukrainu, ka tomēr prioritāte šai valdībai ir Polija pati, Polijas drošība. Tāpēc es pārāk par to nesatrauktos. Šī valdība arī turpmāk, un visticamāk arī, ja būtu cita valdība oktobra otrā pusē, vēl joprojām lielā mērā atbalstīs Ukrainu, bet jebkuras vēlēšanas var radīt saviļņojumu īpaši politiskajā retorikā. Par to mēs jau runājām pirms nedēļas attiecībā uz Slovākiju. Polija nav Slovākijas gadījums, bet svarīgi ir katram politiķim pierādīt to, ka politiķis sargā savu valsti un sargā savas pilsoņu intereses. Tas, lūk, ir tas, ko Polijas vadība šobrīd stāsta savējiem. Pasaule klausās, bet pasaule nav īpaši mērķa auditorija šai retorikai. Teiksim tā, tās ir pietiekami optimistiskas ziņas par šo visu, bet mēs varētu pamēģināt beigt varbūt pat uz vēl labākas nots, cik tas vispār ir iespējams attiecībā uz tik traģisku lietu kā karš. Mēs te visādi esam izrunājušies par to, cik milzīga un dārga militārā palīdzība īpaši no ASV ir ceļojusi uz Ukrainu līdz šim, un plāni ir vēl uz priekšu, protams, bet, protams, ka fonā arī parādās paralēli balsis par to, cik daudz var vispār atbalstīt to Ukrainu, jo tas tiešām ir liels apjoms. Bet tagad izrādās, ka ir pamats rēķināt, ka amerikāņiem sūtīt militāro palīdzību Ukrainai ir kaut kādā ziņā izdevīgi ne tikai arī ģeopolitiski, bet pat ekonomiski. Jā, bet dažām dienām ir iespējams, ka klapēs ciet uz kādu laiku Amerikas valdība. Tas nozīmē to, ka valdībai nebūs finansējums un kādu brītiņu tā nestrādās. Un iemesls ir, ka kongress nevar norunāt, kāds būs tālākais budžets. Tā iepriekš arī ir bijis. Viens jautājums šajā lielajā nekārtībā ir tas, vai Ukraina saņems tālāku militāro atbalstu un vispārēju atbalstu. Bet jāskatās, ko Amerika tieši visvairāk gādā Ukrainai, un militārā palīdzība no Amerikas ir bijusi ārkārtīgi izšķiroša. Runa par HIMARS sistēmām, iepriekšējā par Javelins, par vai no Amerikas F-16 lidmašīnām, kuras tik ļoti gaidītas tiek. Par Bradley transporta līdzekļiem. Jā, viss ir Abrams tankiem, kuri vēl tagad nāks arī klāt. Amerikas militārā palīdzība ir bijusi izšķiroša. Ko tas nozīmē, kad Amerika kaut ko sūta? Tas nozīmē, ka militārais ekipējums tiek aizsūtīts uz Ukrainu, bet tad Amerikas valdība atmaksāja saviem arī aizsardzības sektoru uzņēmumiem par to, lai aizpilda to, kas ir tagad iedots. Tas arī var turpināt veicināt un arī finansiāli atbalstīt inovāciju un jaunu tehnoloģiju attīstību. Iemesls, kāpēc mēs baidamies par to, vai pietiks artilērijas šāviņu un tam līdzīgi, ir tas, ka jau gadu desmitiem šāda veida karam nav saražota pietiekoši daudz munīcija, nav bijusi saprašana, īpaši aizsardzības sektorā, ka vecmodīgā kara ekipējumam arī vajag resursus un vajag ieguldīt. Amerikā, protams, ir vienmēr bijuši ļoti lieli militārie tēriņi, liels atbalsts aizsardzības sektoram, bet pēdējā laikā tas ir bijis vairāk uz nākotni orientētā virzienā. Piemēram, F-35 lidmašīna, kur Amerikā pazuda, avarēja un pat nevarēja atrast tās neredzamās lidmašīnas, tādas ļoti interesantas uz nākotni orientētas tehnoloģijas, tajās iegūt, un tās, protams, ir ļoti interesantas, bet Ukrainai vajag to vispraktiskāko, to vienkāršāko. Un manā sarunās ar aizsardzības sektoru ir bijusi pat šī kara laikā ir skepse par to, bet vai nākotnē tas tiešām vēl joprojām būs vajadzīgs, vai mums vajadzēs vēl ražot šādus pēdiņās vecmodīgus ieročus, kā piemēram pat HIMARS sistēmas, kuras ir ārkārtīgi būtiskas Ukrainā un būtu jebkurā karā, piemēram, Eiropā. Iemesls, kāpēc atakams arī velkās, ir jautājums par to, cik tādas ir un kur tās drīkstētu sūtīt un kāds ir pielietojums raķetēm. Ir skaidrs, ka ir pieprasījums tagad Eiropā un pasaulē šādiem ieročiem, bet tas signāls nebija līdz šim vēl nonācis atpakaļ pie ražotājiem.
Kāpēc tas palīdz Amerikai pašai? Amerikā īpaši reģionos ražo šos ieročus. HIMARS ražo Arkansas štatā, tas ir štats, no kura prezidents Bills Klintons bija, bet pēdējā laikā tas ir republikāņu štats vairāk bijis. Mazā pilsētiņā ražo HIMARS sistēmas, un tur tagad darba spēku palielina pa 20%. Ir nepieciešams tankus ražot Ohio štatā. Ohio daudz runās priekšvēlēšanu laikā, tāpēc, ka Ohio ir ļoti politiski nozīmīgs štats, un Ohio senators G.D. viens ļoti skeptiski uztver atbalstu Ukrainai. Un šobrīd ir drusku nesakritība starp to, ka tie štati, kuros ražo daudz aizsardzībai nepieciešamus ieročus, gan Amerikai, gan Ukrainai, ir tieši štati, kuru senatori un kongresmeņi skeptiski uztver jautājumu, vai būtu jāatbalsta Ukrainu. Nesakarīga situācija, bet ar atbalstu Ukrainai Amerika arī daļu iegulda atpakaļ savā aizsardzības sektorā, veicina ražošanu, kas atkal stiprina Amerikas aizsardzību un arī Amerikas sabiedroto aizsardzību. Un līdz ar to cilvēkiem Amerikā, iedzīvotājiem, vienkārši sakot, ir vairāk naudas. Jā, par naudu tā ir viena lieta, bet tāpat kā Latvijā, Amerikā ir svarīgs jautājums. Kādi darbi ir reģionos, kā veicināt izaugsmi tur, kur nav lielākie uzņēmumi, kur nav lielākās pilsētas. Un tieši aizsardzības sektors ir tas, kas mēdz arī būt laukos. Tad laukos ir darba vietas, laukos tad ir skolas, un šīs debatas varbūt nemaz nebūs svešas arī latviešiem. Uz šādus nots sakām šoreiz paldies. 3 svarīgus, es pat teiktu, vairāk tematus esam apsprieduši. Kristīna, tiekamies nākamreiz. Tiekamies pēc nedēļas. Paldies, Kristīnai, paldies tev, Tāli. Nu jā, dažas lietas kļuva skaidrākas un paldies par to. Jāsaka tā, ne tikai skaidrākas, bet varbūt arī, ja neskaita to, ka Krievija Armēnijā tur diezgan vāji uzvedas, ja tā var maigi sakot teikt, ka tas, diemžēl, neko par ļoti daudz labu Ukrainai nenāk, tad, stāsts par Poliju un ieročiem, stāsts par Ameriku un ieročiem, te mēs sadzirdējām arī tādas optimistiskas notis, un jāsaka tā, to apliecina arī gan tikko Kristīnas stāstītais un ne bez pamata, jo viņas pārstāvētais Vācijas Maršala fonds arī ir diezgan sirsnīgi papētījis šo lietu, kā tad īsti šī ASV milzīgā ieroču palīdzība Ukrainai ietekmē Amerikas Savienotās valstis, un mēs arī atradām, ko par to saka paši ASV politiķi, jo viņiem arī savi vēlētāji ir jāpārliecina par saviem lēmumiem, un lūk, ko ASV raidsabiedrībai CBS saka senators Lindsijs Grējams. Cilvēki man jautā, vai tas ir tā vērts, bet lūk, kāda ir atdeve no mūsu ieguldījuma. Mēs neesam zaudējuši nevienu karavīru, esam samazinājuši Krievijas armijas kaujas spēju uz pusi. Šīs amerikāņiem ir ļoti labs ieguldījums, labākā nauda, ko jebkad esam iztērējuši, kopš palīdzējām Čērčilam stāties pretī nacistiem. Jā, paldies. Tas bija ASV senators Lindsijs Grējams. Man vēl aizvien, godīgi sakot, tā ir mistērija. Nesaprotot, kā ASV politiķiem neizdodas nodot šo te vēsti skaidrāk saviem vēlētājiem par to, ka patiesībā ar Ukrainas rokām tiek iznīcināts viņu viena no lielākā ienaidnieka militāriem potenciāliem, un ka tā tiešām, kā Grējams teica, ir ļoti labi iztērēta nauda. Vēl, protams, neizdzirdēs vēl kādas versijas, kur kāds varētu paņemt kādu teritoriju tagad, kad bija redzams, ka Krievija armēņiem neies palīgā. Kā tur ar Japāņiem, Kurilu salām, ķīniešiem. Te jau daudz, Sibīriju. kas ir. Es tev sūtīju to jociņu, kur tāds interneta dialogs, kur Pastāsti publiski arī. Klausītājiem, kur tāds mazs dialogs. Krievija, mūsu valstī nav robežu. Ķīna, ok. Tā, mēram, Bet es nezinu, vai tu tas bija vai kāds cits, kas man jautāja, ko Gruzija tagad domā par savu Abhāziju, par savu Dienvidosetiju. Es paskatījos, kad Gruzijā ir vēlēšanas, jo jāsaka tā, pie šī politiskā spēka, kas šobrīd Gruzijā ir pie varas, šī Gruzijas sapņa, nav pārāk liels cerības, ka viņi kaut ko pret Krieviju varētu dikti kustēties, bet Gruzijā nākamgad ir vēlēšanas.
Un Gruzijā vēlēšanas, tas, man liekas, ka automātiski nozīmē visādu šūmēšanos un kustēšanos, zinot gruzīnu temperamentu, un ka tur tā opozīcija tomēr ir šī brīža opozīcija, agrāk ne opozīcija, pietiekami spēcīga un liela un noturīga. Nu, tur ir vēl, es domāju, šī lapuse nekādā ziņā nav aizvērta, vai šis jautājums, kas tad varētu notikt tālāk. Bet, nu, tur jāapskatās vienkārši dziļāk, bet jautājumi mums tādi sāk rasties. Nu jā, šis ir tas gadījums, kad skatoties uz Armēniju un Karabahu un Azerbaidžānu, nevienam politiķim Krievijas pierobežās varētu rasties interesants idejas. Bet šis ir raidieraksts par karu Ukrainā, un atgriežoties pie kara Ukrainā, tur joprojām ir plašas Krievijas okupētas teritorijas, ir teritorijas, kuras ir atbrīvotas, un tur ir atklājušās, un, diemžēl, ar lielu pārliecību var teikt, ka vēl atklāsies diezgan daudzi un pamatīgi noziegumi. Nu jā, tas, ko jūs varbūt aktualitāšu sadaļā nepieminējāt, bet es gribēju pieminēt šobrīd, ir ANO pilnvarotā Ukrainas izmeklēšanas komisija šonadēļ nāca klajā ar ziņojumu par Krievijas spēku pastrādātajām zvērībām Hersonas reģionā, kamēr tā bija to okupējusi. Un pavisam neliels citāts pataisno no šīs komisijas vadītāja Ērika Mozes. Lūk, ko viņš teica ANO cilvēktiesību padomē Ženēvā. Krievu karavīri izvarojuši un veikuši seksuālas vardarbības aktus pret sievietēm vecumā no 19 līdz 83 gadiem. Moze arī uzsvēra, ka šie seksuāla rakstura noziegumi nereti ir veikti ģimenes locekļiem piespiedu kārtā, klausoties blakus esošajās telpās. Tāpat izmeklēšanas komisija ir norādījusi, ka ierobežots piekļuves dēļ grūti noteikt precīzu spīdzināšanas gadījumu skaitu, kas beidzas ar nāvi. Tomēr pierādījumi liecinot par ievērojumu skaitu šādu gadījumu. Kas ir interesanti, ka burtiski septembra sākumā šis pats Ēriks Moze Ukrainā izsauca pamatīgi sašutumu vētru, kad viņš paziņoja, ka nav pietiekami pierādījumu, lai atbilstoši visiem starptautiskiem likumiem Krievijas darbību šobrīd varētu klasificēt kā genocīdu, jo, lai to izdarītu, izmeklētājiem ir nepieciešams konstatēt šādu nolūku. Te gan jānorāda, ka šī ANO pilnvarotā Ukrainas izmeklēšanas komisija nodarbojas ar dažādiem aspektiem. Viņi vāc pierādījumus kara noziegumiem, genocīdam un tam līdzīgi. Tā kā, lūk, mēneša laikā vienas amatpersonas izteikumi gan spēja saniknot, gan spēja, es nevaru izmantot vārdu iepriecināt, bet apstiprina tas, ko Ukraiņi ir teikuši, un tas, ko mēs esam daudz redzējuši, dzirdējuši par Krievu pastrādātajām zvērībām, kur tai skaitā ļoti cieši sievietes. Nu jā, man, protams, liekas visai savdabīgi, ka, ja tu konstatē, ka šie noziegumi ir bijuši sistemātiski, mērķtiecīgi un visur, kur tur vēl nodoms ir meklējams, viņš pietiekami skaidri redzams. Bet es to runāju kā cilvēks, nevis kā jurists, un es domāju, daudzi domā līdzīgi kā es Ukrainā, citur pasaulē, un agri vai vēlu, jādomā, tas tiks atrasts, noskaidrots, un jādomā, ka arī pašam Putinam neviens noziegums vēl tiks pierakstīts klāt. Nu skaidrs, bet ir jāsaprot, vai ne ir tādas cilvēciskās sajūtas, skatoties to, kas notiek Ukrainā, un ir juristi, un viņiem ir vajadzīgi skaidri pierādījumi, un, tās ir divas vienkārši dažādas pieejas un dažādi skatījumi un dažādi uzdevumi. Bet šajā reizē paturpināsim par sievietēm, šajā gadījumā par sievietēm armijā. Es biju uzgājis interesantu stāstu par kādu Ukrainas veterāņu kustību, kara veterāņu, sieviešu kustību, kur šuja formas, armijas formas īpaši sievietēm. Tad man tas šķita interesanti, uzgāju šo organizāciju. Šī organizācija ir Ukrainas sieviešu veterānu kustība Veterānka. Uzrunāju tās līdzdibinātāju un šobrīd vadītājs vietniece Katerīna Primaku. Teicu, man interesē, kas te notiek, kāpēc šujiet, kāpēc šāda vajadzība, kā sākās. Un patiesībā mums saruna sanāca krietni plašāka un tādā loģiskajā ķēdītē krietni dziļāka. Un patiesībā šis stāsts būs nevis par sieviešu formām, bet gan par
sieviešu vietu Ukrainas armijā. Es pat teiktu tā, sieviešu lomu, sieviešu ietekmi, tiesībām, sekām, kādas ir sieviešu ienākšanai Ukrainas armijā un tā tālāk. Un tas parāda arī vispār to Ukrainas armijas kopējo attīstības stadiju, kāda tā ir šobrīd. Nu jā, jo man šķiet, pirms nedēļas vai divām mēs runājām par aizsardzības ministrijas vadības tīrīšanu, un tad konkrēti es pieminēju, ka bruņotie spēki tika būt reformēti, bet ministrija vēl nē, lūk arī ministrijas laiks pienācis, bet šodien sarunā izgaismojas, ka ne viss ir tik labi kā uz papīra. Bet nav arī tik slikti, kā mēdz teikt kādreiz. Ja? Man ļoti patīk šajā sarunā, ko jūs arī dzirdēsiet, ka tā nav melnbalta. Tieši tā, Katerīna nolika man pie vietas, sakot, ka nav tā vai šādi. Ir arī pa vidu. Ja? Bet pavisam īsi par pašu Katerīnu. Pirms 2014. gada notikumiem Ukrainā, kad sākās šī revolūcija un Maidans, viņa bija uzsākusi ceļu mākslas pasaulē, viņa bija ieguvusi kultūroloģijas izglītību, strādāja mūsdienu mākslas centrā, taču, kad sākās Maidans, tātad šī cilvēku sacelšanās galvaspilsētā, viņa ar pilnu krūti metās iekšā šajā visā aktīvismā, un tad, kad jau Ukrainas teritorijā ienāca Krievu okupanti 14. gadā, tad dzīvi viņa aizveda pavisam citā virzienā, proti viņa iestājās valsts aizsargu rindās. Par to viņa pastāstīs pati nedaudz plašāk, bet es tik piebildīšu, jā, ka pēdējos 8 gadus viņa ir nodevusies sieviešu tiesību aizstāvībai bruņotajos spēkos, un kā mēs noskaidrosim, darāmā tur ir daudz, kas ir izdarīts, bet vēl ļoti daudz, kas ir jāizdara. Nu, ko ir laiks intervijai, bet pirms mēs to klausāmies, tad jāatgādina, ka tūdaļ jūs to dzirdēsiet ar tulkojumu latviešu valodā, bet ja vēlaties dzirdēt sarunu, kas šajā gadījumā notika oriģinālā krievu valodā, tad raidierakstu platformās vai Latvijas radio mobilajā lietotnē turpat blakus jābūt arī ir tieši šai intervijai, tikai un vienīgi, lai jūs gribat dzirdēt pašas Katerīnas Primakas balsi, tad varat klausīties arī atsevišķi interviju. Bet tagad gan klausāmies sarunu ar Ukrainas sieviešu veterāņu kustības veterānka, līdzdibinātāju un pašreizējo vadītājas vietnieci Katerīnu Primaku. Добрый день, Катерина. Labdien, Katerina. Добрый день. Labdien! Сначала расскажите нам немножко, vispirms pastāstiet man nedaudz lūdzu par savu pieredzi bruņotajos spēkos un ko īsti jūs darāt tagad. Чем вы занимаетесь сейчас? У меня нет опыта службы в вооруженных силах. У меня есть опыт... Man nav pieredzes bruņotajos spēkos, bet man ir pieredze dienot brīvprātīgo bataljonā Hospitaljeri. 2014. gadā pēc Maidana es pievienojos brīvprātīgajiem mediķiem labējā sektora brīvprātīgo korpusā. Gadu es tur nodienēju evakuācijas grupā. Mēs braucām tieši uz kaujas lauku pakaļ ievainotajiem. Es biju kaujas mediķe tikai bez oficiāla statusa, jo sievietes 2014. gadā nedrīkstēja dienēt kaujas pozīcijās Ukrainas armijā. Потому что женщины не могли служить на боевых должностях в украинской армии в 2014 году. Моя подруга Мария Берлинская, она инициировала... Mana draudzene Marija Berlinskaja 2015. gadā uzsāka kampaņu Neredzamais bataljons, jo viņa tajā laikā 2014. gadā brauca uz fronti, izplatīja dronus un mācīja, kā tos izmantot. 14. gadā armijas jau mums tā īsti nemaz nebija, jo to bija iznīcinājusi Padomju Savienība. Un, kā saprotam, skatoties ar šodienas acīm, tad šī armijas graušana notika absolūti apzināti. Un, kad Marija, ar kuru mēs iepazināmies Maidanā, apbraukāja fronti, viņa pamanīja, ka tur ir ļoti daudz sieviešu, bet viņām tur īsti netiek doti reāli darbi. Pie tam sievietes bija ļoti aktīvas. Viņas izrādīja interesi par tehnoloģijām un visādi centās nokļūt frontē. Man šī motivācija ir pilnībā skaidra. Arī es tur nonācu sava pilsoniskā pienākuma mudināta. Galu galā, kad uzbrūk manai mājai, viņi neprasa, es esmu sieviete vai vīrietis, viņi vienkārši uzbrūk manai mājai. Они не спрашивают меня, женщина я или мужчина, они нападают на мой дом.
Un tā 2015. gadā sākās neredzamā bataljona kampaņa, kas atbalstīja sieviešu lomu kaujas pozīcijās. Realitāte bija tāda, ka sievietes, kuras pildīja kaujas uzdevumus uz papīra, skaitījās šuvējas, vēļas mazgātājas, pavāres, lai arī realitātē bija triecienu grupu kareivis, artilēristes, snaiperis, kaujas mediķi tā skaitā. Šīs kampaņas rezultātā krita daudzi šie ierobežojumi. И наша адвокационная компания убрали барьеры во время службы. Мы таким образом начинали создавать наши комьюнити, потому что... Tā mēs sākām veidot savu kopienu, jo veidojot neredzamā bataljona kampaņu, Marija vienu vietu sapulcināja mani, arī daudzas meitenes, kuras viņa bija iepazinusi frontē. Var teikt, ka tad arī tika ielikti pamati mūsu šī brīža organizācijai Ukrainas sieviešu veterānu kustība. Mēs panācām, ka sievietes drīkst ieņemt 63 dažādas amata pozīcijas, kas saistītas ar darbību tieši frontē. Lai jūs labāk saprastu kontekstu, paskaidrošu, daļa sieviešu dienēja brīvprātīgo bataljonos, kā piemēram es, taču pēc tam šie formējumi oficiāli kļuva par bruņoto spēku sastāvdaļu. Tomēr ievērojamais seksisma līmenis nekur nav pazudis. Un pat tad, kad šīs 63 amata pozīcijas tika atvērtas sievietēm, mēs sapratām, tas ir tikai sākums, jo armijā nekas nebija piemērots tam, lai dienēt varētu arī sievietes. Vienlaikus parādījās arī vēl viena nopietna problēma. Sievietēm, atgriežoties no dienesta frontē, arī jāsaskars ar problēmām tieši sava dzimuma dēļ. Под собой гендерный аспект. В каком смысле? Kādā ziņā? В системе реинтеграции ветеранов по умолчанию ветеран – это мужчина. Ja runājam par veterānu reintegrāciju sabiedrībā, tad pēc noklusējuma ar veterānu tiek saprasts vīrietis. Piemēram, sievietēm un vīriešiem ir vienāda vajadzība pēc medicīniskās aprūpes, vai ne? Abiem būtu nepieciešams vienāds ārstu komplekts ar dažām atšķirībām. Sievietēm ginekologs, bet vīriešiem proktologs. Tas nozīmē, ka, lai aizsardzības sektors būtu pielāgots sievietēm, ir jāpanāk, lai pieejamo ginekologu būtu pietiekami. Tālāk sieviešu kazarmas, apģērbs, apakšveļi, jo mūsu kareivēm piešķir vīriešu apakšbikses. Lai arī tas dienestā nav svarīgākais, izskatās visai dīvaini. Te ir runa par simbolismu. Это про символизм. Но если мы говорим глобально, наша организация борется за то, чтобы в армии изменилось два фактора. Bet, ja runājam globāli, mūsu organizācija cīnās, lai armijā mainītos divas lietas. Pirmais ir attieksme pret cilvēktiesībām, jo pamatā armija, tās dzīvesveids, ir padomju, kurā cilvēktiesības absolūti netiek ievērotas. Un tieši tāpēc sievietes integrēt armijā ir sarežģītāk, un tas to nepadara par superlabu arī vīriešu dienestam. Mums pašos pamatos ir pilnībā jāmaina sava armija. Tās pārmaiņas, kas tiek īstenotas šobrīd, protams, ir milzīgs lēciens augšup, taču nedrīkst aizmirst, kādas bija mūsu izejas pozīcijas. Но мы не забываем, на каком фундаменте это строится. Я только что хотел это говорить, что, глядя из Латвии, es tikai gribēju teikt, ka skatoties no Latvijas, ja salīdzina ar 2014. gadu, tagad tā jau izskatās pavisam cita armija. To saka arī eksperti, bet jūs sakāt, ka latiņa bija tik zema un tieši tāpēc izskatās, ka ļoti liels lēciens panākts. Es pareizi saprotu? Ну, у нас не было фактически в 2014 году. Armija stala только зарождаться. 2014. gadā mums armijas faktiski nebija. Tad tā sāka tikai dzimt par jaunu. Uz šo procesu lielu ietekmi atstāja arī brīvprātīgo bataljoni. Šie bataljoni ideoloģiskā līmenī balstījās uz ko pilnīgi citu, uz brīvības ideju. Savukārt padomju armija visu tās pastāvēšanas laiku tika veidota kā vergu armija, kas nekādā ziņā nedrīkst nomest savu caru. Diemžēl, lai izmainītu šādu iesakņojušos uzstādījumu, izrādās, ka nepietika arī ar lielu karu, kas turpinās jau 9 gadus. Diemžēl vēl aizvien ir palicis daudz padomiskā, un šo mēs pakāpeniski mainām arī caur sievietes prizmu. И мы постепенно меняем это через призму женщин. Мы не считаем, что каждой женщине место на службе. Мы не считаем, что каждому мужчине место на службе. Mēs neuzskatām, ka katrai sievietei ir jādien.
Tāpat arī katram vīrietim nav jādien. Zinām, ja atlase uz armiju būtu profesionāli un caurspīdīga, tad nevienam neradīsies jautājums, kādēļ te ir šī sieviete, vai tik viņai nav kāds patrons vai mīļākais. Jums jāsaprot, ka mūsu armijā vēl aizvien notiek kāpšana pa karjeras kāpnēm, gluži kā padomju armijā, balstoties uz dienesta ilgumu. Tas ir nonsens. Это нонсенс. То есть у тебя есть звание, там, я не знаю, да, капитан, майор. Ir rangs, teiksim, kapteinis, majors, pulkveža leitnants, pulkvedis. Lai no kapteiņa uzkalpotos par majoru, tev armijā jānosēž 4 gadi, tad vēl 3 gadi līdz nākamajai pakāpei. Šajā sistēmā arī korupcijas komponente. Tas ir, tu armijā meklē savu amatu, kas atbildīs tavai jaunajai pakāpei. Tā, manuprāt, šobrīd ir galvenā problēma mūsu armijā. Jaunu, motivētu cilvēku ieplūšana bruņotajos spēkos atjauno armiju. Runa ir par pieeju. Tas, ka kāds talantīgs nonāk atbildīgā amatā, šobrīd drīzāk ir nejaušība. Nav meritokrātijas, kad atlase notiktu pēc sasniegtajiem rezultātiem, nevis izdienas dienesta ilguma, jo pamatprincipi ir padomju. Diemžēl vēl aizvien neesam nonākuši līdz tam līmenim, lai ar kvalitāti spētu uzveikt to daudzumu Krievu, kuri tagad atkal parādās frontē. Mums vienkārši ir mazāk cilvēku. Bez tehnoloģijām mēs šo karu neizturēsim. Tieši tāpēc mums ir tik svarīgi iegūt precīzākus ieročus un iemācīties tos pareizi izmantot. Более точное оружие, но кроме этого нужно хорошенько успеть научиться им пользоваться. Nu, тогда спрашивается, а что меняется? Bet tad jautājums ir, kas mainās? Viss runas par to, ka šī jau ir pavisam cita armija, kas cīnās NATO stilā. Tās visas ir tikai tukšas runas, разговоры или... Это точно не пустые разговоры, потому что... Tās noteikti nav tukšas runas. Jums vienkārši jāsaprot, kāda situācija bija līdz šim. Vai zinājāt, ka Padomju Savienībā, piemēram, bija aizliegts augstākās militārās pakāpes piešķirt Ukraiņiem? Tas bija tāds nerakstīts likums. Tie, kuri ilgi dienējuši un šobrīd jau atrodas augstos amatos, paši par to varētu pastāstīt. Armijā daudz kas mainās. Nu, vismaz kā minimums sievietes tiek integrētas. Tas daudz liecina par skatījuma maiņu. Интегрировали женщин. Это все равно говорит о смене view. Вот мы видели, читали в новостях, ka esam lasījuši ziņās, pirms pāris nedēļām atlaida Ukrainas aizsardzības ministru, pēc tam visus viņa vietniekus. Vai jūs šo redzat kā daļu no lielās reorganizācijas, vai tā ir tikai acu aizmēlēšana? Я вообще не считаю, что это показуха, просто вы судите сейчас в 2 плоскостях. Es noteikti nedomāju, ka tā ir acu aizmālēšana, bet jūs šobrīd spriežat it kā 2 plaknēs, vai tie ir meli vai realitāte. Bet patiesībā jebkura valsts sistēma ir daudz sarežģītāka nekā tikai 2 šīs galējības. Armija mainījusies un kļūsi superīga vai palikusi padomju sūda līmenī. Nē, viss ir daudz sarežģītāk. На уровне там советского дерьма. Нет, все не так. Все гораздо сложнее. То есть в 2014 году армии не было. Tātad, 2014. gadā armijas faktiski nebija. Kas notika tālāk? No tādām svarīgām izmaiņām jāpiemina, piemēram, seržantu reforma. Tāpat šobrīd miedarbība atļaut zemākā līmenī. Ja agrāk bija šī padomju sistēma, kas paredzēja, ka visus lēmumus pieņem tikai priekšnieks, tad šobrīd jau tas ir nocirsts saknē. Tagad sadarbība atļauta pat tiešo rotu līmenī. Lēmumus var pieņemt patstāvīgi un nav par katru lietu jāprasa galvenā komandiera atļauja. Tas ļauj visu darīt ātrāk. Tas ir ļoti labi, taču darāmā vēl daudz. Visi birokrātiskie procesi būtu jāizvērtē kā nosacīti biznesa modeļi un jāsaprot, kas no tiem ir lieki. Padomju birokrātija ir viena šausmīga padarīšana, jo tā neļauj lēmumus pieņemt ātri. Pret katru birokrātisko procesu mums ir jāizturas kā pret nosacītu biznesa modeli un jāskatās, ko mēs darām. Un ar šo armijā cīnās vēl aizvien, jo ir ļoti grūti tūlīt un tagad pilnībā mainīt bruņotos spēkus valstī, kas vienlaikus arī karo. Вот представьте, вы делаете кадровую реформу в армии, потому что у нас есть проблема. Iedomājieties, jūs veicat personāla reformu armijā, jo jums ir problēmas ar kādiem komandieriem, jo viņi ir tirāni. Tad veicam reformu, noņemam tirānus, bet kas paliek vietā?
Tāpat taču dažādos līmeņos ir vajadzīgs savs menedžments. Tas ir šī brīža izaicinājums. Mēs nevaram vienā mirklī paveikt visas reformas. Jā, viss ir jādara ļoti ātri un nepamanāmi, lai nenodarītu kaitējumu frontes līnijai. Nu, nezinu, Padomju Savienība mūsos bija iesēdusies tik ļoti, ka pat vadošajos amatos mums acīm redzami sasēdusi kaudze ar rašistiskiem ienaidniekiem. Куча расистского врагов, очевидно. У нас тоже был, конечно, Советский Союз. Mēs arī bijām Padomju Savienībā, bet mūsu priekšrocība iespējams bijusi tā, ka esam ļoti mazi. Mazās valstīs vai mazās armijās reformas īstenot vieglāk. Легче. Понимаете, в истории Украины там действительно, каждые 100 лет vajnā s Россией. Redziet, Ukrainas vēsturē tiešām ik pēc 100 gadiem notiek karš ar Krieviju, un šī vēsture pēc tam tiek pārrakstīta atkal un atkal. Man šķiet, ka jūsu tauta labāk apzinājās, ka Padomju Savienība tā ir okupācija. Un bija ļoti svarīgi, ka jūs saglabājāt šo pretestības garu okupācijai, saglabājot valodu, vēsturi un kultūru. Дух сопротивления оккупации. Mūsu valstī, diemžēl, kādā brīdī starp šiem pastāvīgajiem kariem, kurus pieminēja, mēs pamatīgi zaudējām tieši mentāli. Un tikai tagad mēs kā sabiedrība sākam apzināties ukrainisko, dažādus stāstus par Ukrainu, rakstniekus, kuri tika nošauti un tam līdzīgi. Es nezinu, kā tas sanācis, ka jums izdevās saglabāt šīs lietas. Varbūt pie vainas valsts lielums vai geogrāfiskais novietojums, varbūt kaut kas cits, bet jums tas izdevās, kamēr pie mums Padomju Savienība par okupāciju uzskatīja daudz šaurāks sabiedrības slānis. Просто вам удалось это сохранить, а у нас Советский Союз оккупацией считался у гораздо меньшего слоя населения. Вы сейчас очень много рассказали про то, как вы видите реформы, где... Jūs daudz runājat par to, kā jūs redzat reformas, kur vēl ir jāstrādā un ka priekšā vēl daudz darba. Viens ir komentēt šādus jautājumus miera laikā. Es pieļauju, ka pavisam citādi tas izskatās kara laikā. Vai jums ir sajūta, ka pastāv kāda smalka robeža, kur tu nedrīkst pārkāpt, lai tev neapsūdzētu ne patriotismā un nedomātu, ka esi pret armiju? Вот я не патриотка, что я против армии или что-то такое. Я воевала тоже за эту страну и неоднократно доказывала свой патриотизм. Es arī karoju par šo valsti, un nevienu reizi esmu pierādījusi savu patriotismu. Bet lieta tāda, ka te atkal parādās viens padomju elements, pret kuru ir jācīnās. Ja kāds man pārmet, ka runāju par problēmām, tad pretī varu teikt, ka neadekvāti reaģēt uz kritiku un slēpt problēmas, nebūt caurspīdīgiem ir daudz sliktāk un daudz mazāk patriotiski. Es uzskatu, ka mums kā skaidri domājošiem un pieaugušiem cilvēkiem ir jāatzīst Ukrainas problēmas. Es neredzu citu iespēju. Mums jānobriest kā sabiedrībai, jāiemācās saskatīt savas vājās puses un atbilstoši reaģēt. Mums taču nav mērķi visiem parādīt, cik labi mēs esam. Mūsu mērķis ir izdzīvot un izveidot spēcīgu sabiedrību. Lai tā notiktu, mums šīs problēmas jāapzinās. Построить наше общество сильным, таким. Вот, для этого нужно, чтобы мы были немного осознаннее. Давайте сейчас перейдем к ženskim formam. Tagad pāriesim pie sieviešu formstērpiem. Formstērpu šūšana speciāli sievietēm ir viens no virzieniem, kurā strādā jūsu pārstāvētā Ukrainas sieviešu veterāņu kustība. Kā tas sākās un kādēļ bija šāda vajadzība? Я даже не знаю, с чего это началось. Возможно, с 2014 года, когда... Es pat nezinu, kā tas sākās. Varbūt 2014. gadā, kad saņēmu formas tērpa jaku, kas man bija līdz ceļiem. Varbūt 2019. gadā, kad mēs sākām runāt par šo problēmu. Vai arī tad, kad sākās pilna mēroga karš. Redziet, mūsu situācijā materiālais nodrošinājums jebkurā gadījumā ir pēdējā vietā. Jo vispirms ir vērtības un tikai tāda materiālais aspekts. Pirmkārt, mums jātiek skaidrībā ar fundamentālām vērtībām, taču materiālais nodrošinājums ir vienkāršākais, ko var izmainīt, jo tam vajadzīgas tikai finanses. Самое простое, что можно изменить на самом деле, потому что для этого нужно всего лишь финансовый ресурс. То есть, если у нас там 100 000 солдат, и из них 5 000 женщин, Tātad, ja mums, piemēram, ir 100 000 karavīru un 5 000 no viņiem ir sievietes, jūs joprojām pasūtīsiet 100 000 formas tērpu.
Kāpēc gan neizgatavot 5000 tādas formas, kuras būtu ērtas sievietēm? Sievietēm un vīriešiem ir atšķirīga ķermeņa uzbūve. Lai sievietei būtu ērtāk, viņas biksēm ir jābūt dziļākām. Atšķiras arī sieviešu un vīriešu izmēru tabula. Tas ir, ja mēs ņemsim mazāko vīrieti un izmēru, kas viņam tiek piedāvāts, tas visticamāk joprojām būs lielāks nekā tas, kas derētu mazākajai sievietei. Armijas dokumentācijā ir tikai vīriešu izmēri. Līdz ar to sievietēm tiek izdalītas formas, kas viņām bieži vien neder. Tad parasti tās tiek pāršūtas, vai, ja ir iespēja, sievietes pašas nopērk sev to, kas der, kaut kur citur. Bet tā kā mūsu armijā formas tērpam ir jābūt reglamentā noteiktajam, tad tirgū nopirkt kaut ko nav īsti iespējams. Vēlāk gan parādījās arī mazāki formas tērpa izmēri, taču vēl aizvien tie bija piemēroti tieši vīrieša ķermeņa aprisēm. Viena no mūsu organizācijas dalībniecēm ir modelētāja, un pirms braukt uz dienestu viņa uz štābu atveda savus kolēģis kopā ar šujmašīnām un izstrādāja formas tērpu tieši sievietēm, ko tad pēc tam arī sākām šūt. Paralēli sazinājāmies ar armiju, lai viņi atzītu šādu standartu un sievietes to drīkstētu valkāt. Ņemot vērā, ka kopš pilna mēroga sākuma parādījās jaunas nevalstiskās organizācijas, kas arī aktualizēja sievietes vietu armijā, mums kopā izdevās panākt, ka šādas sievietēm izstrādātas formas tiek atzītas no armijas puses. Vai šujiet no nulles vai pāršujiet vīriešu formas tērpus? Mēs ražojam no nulles. Mums pašiem ir sava ražotne, kurā šujam gan organizācijas suvenīru kreklus, džemperus un tam līdzīgas lietas, ko pārdodam, lai gūtu līdzekļus darbībai. Tāpat tur šujam arī formas tērpus. Bet, ja pie mums atnāk sieviete ar savu formas tērpu un viņai vajag to pāršūt, tad mēs darām arī to. Перед нашим разговором я специально pirms mūsu sarunas es sazinājos ar Latvijas armiju un jautāju, kā mums klājas šajā jomā. Viņi man paskaidroja, ka, ja runājam par kaujas formas tērpiem, tad tie ir vienādi, nav atšķirības sievietēm vai vīriešiem. Tāpat runāju ar kādu labu paziņu, kura ir mūsu zemesardzē, kas ir kas līdzīgs jūsu teritoriālās aizsardzības vienībām. Viņi stāstīja, ka saņēmusi pilnu ekipējumu, tā skaitā vīriešu apakšbikses. Viens ir forma mācībās, bet es pieņemu, ka pavisam citādi ir, ja es kardarbībā. Latvijā nav īpaši daudz cilvēku, kuri varētu saprast, ko nozīmē šī atšķirība. Pastāstiet par savu vai jūsu draugu pieredzi, kādēļ šis, jūsuprāt, ir svarīgi. Потому что ты так чувствуешь себя, как šaltāj-baltāj. Tu vienkārši jūties kā tāds stūļa, ir ļoti nērti. Tev vienmēr virsū 13 kg smaga bruņu veste. Piemēram, mana kaujas mediķa soma, tie bija vēl 20 kg. Kaujas laukā tev daudz jāliecas, jākrīt, jāpalīdz ievainotajiem. Ir svarīgi, lai ķermeņa kustības netiek ierobežotas vai kaut kas nekrīt nost. Piemēram, ja skrienu prom no raķetes trieciena, ir būtiski, lai tajā brīdī nesapīto savās biksēs vai garajā jakā. Ja man vienlaikus ir jāskrien un jāpietur bikses, skaidrs, ka tas man būs traucēklis. Tātad, jo ergonomiskāk, jo labāk, lai nekas nevarētu palielināt risku tavai dzīvībai. Может быть не просто неудобная, а если у тебя, например, большая грудь и узкие бедра, да? Bez tam forma var būt ne tikai neērta, ir cits jautājums. Piemēram, ja jums ir lielas krūtis un šauri gurni, kādu izmēru formu ņemt, tādu, kas derēs krūtīm vai gurniem? Tev pēc tam paplašināt jaku vai iešūt bikses, turklāt vīriešu biksēm ir zemāks piegriezums nekā piemērots sievietēm. Tas nozīmē, ka tās joprojām slīdēs nost. Вопрос формы – это вопрос не только Jautājums par formas tērpiem jau ir jautājums ne tikai par apģērbu, bet arī par attieksmi pret sievietēm. Vai tā to redzat? Es esmu pārliecināta, ka tieši tā tas arī ir. Mēs visas sievietes, kas dienē, šī dienesta labā ir gatavas darīt visu iespējamo. Arī pārvarēt barjeras un pašas pirkt sev formas tērpu. Taču tas tiešām ir jautājums par to, kā armija pieņem vai nepieņem savā pulkā sievietes. Bet, sieviešu dienestā vēl aizvien palikuši daudz zemūdens akmeņu. Сколько людей работает сейчас? Cik cilvēku šobrīd strādā jūsu darbnīcā? Un cik formas jums izdodas uzšūt? Ой, нам нужно понимать, что наша организация – это не только мастерская у нас.
Jums jāsaprot, ka mūsu organizācija tā nav tikai šūšanas darbnīca. Esam sabiedriska organizācija, kas nodarbojas ar veterānu tiesību aizstāvību, kā arī to jautājumu lobēšanu, par ko jau jums stāstīju. Izmaiņām karjeras izaugsmas mehānismos, cilvēktiesību aizstāvību armijā, veterānu reintegrācijas politiku, jo tas viss ir saistīts. Который собирает деньги и помогает нашей армии. Mums ir labdarības fonds, kas vāc līdzekļus, lai palīdzētu armijai. Tajā skaitā izdalām arī sieviešu formas tērpus, kurus mūsu cehā izgatavo mūsu sociālais uzņēmums. Tajā gan apmācam kara veterānis, gan tajā strādā veterānis. Как много их? Cik daudz viņi ir? Немного. Работает сейчас у нас в цеху. Šobrīd nav daudz. Cehā mums šobrīd strādā 4 šuvējas, no kurām viena ir veterāna. Vēl viena veterāna ir mūsu dizainere, kura izstrādāja šīs formas, kā arī viena veterāna ir piegriezēja. Bez tam mums ir vairāki brīvprātīgie, starp kuriem arī ir veterāns. Vairākas no viņām šobrīd pilnveido savas prasmes, jo pagaidām tās nav pietiekamas, lai mēs viņas pieņemtu darbā par šuvējām. Taču mēs viņas virzām uz šo līmeni, un viņas aktīvi iesaistījušās mūsu organizācijas darbā. Они, вовлечены в работу нашей организации. Мы трудоустраиваем ветеранов, вовлекаем, делаем комьюнити. Tāpat mēs veterāniem palīdzam darba meklējumos, veidojam īstenu kopienu. Kopumā mūsu sieviešu veterānu kustībā jau ir ap 1000 biedru. Organizācijas vadības komandā ir 30 cilvēki, 6 strādā šūšanas cehā, un mums ir arī voluntieri. No, сколько форм можно? Bet cik daudz formu var uzšūt, teiksim, vienā mēnesī, nedēļā vai dienā? Мы просто пользуемся также аутсорсом. То есть мы сейчас как раз в поиске предприятия. Mēs cenšamies izmantot arī ārpakalpojumus. Tieši šobrīd esam tāda uzņēmuma meklējumos, jo mums pašiem, diemžēl, nav nepieciešamās kapacitātes. Dažreiz varam sašūt 100 formas tērpus, citkārt tikai 30 formas mēnesī. Bez tam Krievi ir apšaudījuši mūsu cehu. Tāpat laiku pa laikam mums nav elektrības. Pagājušajā rudenī tas bija pat kāds ilgāks periods. Mēs dabūjām ģeneratoru, taču tas ražošanas procesu sadārdzināja un paildzināja. Tagad atkal nesen mūs apšaudīja, tādēļ vajadzēja ilgāku laiku slēgt ārā gaismu. Esam gan tam gatavs, taču, protams, mums vajag vairāk formu. Tāpēc arī meklējam kādu ražotni, kas mums varētu palīdzēt. Vienu šobrīd esam atraduši, bet tur minimālais pasūtījums ir 1000 formas tērpu. Tad šobrīd sadarbojamies ar citām organizācijām, kas palīdz sievietēm, lai varētu veikt vienu kopīgu lielu iepirkumu. Mēs no militāru personām naudu par formām neņemam. Tādēļ šobrīd vācam līdzekļus, lai šo pasūtījumu īstenotu. Собираем сейчас заказ, чтобы сразу много форм сделать. Придет, vai pienāks laiks, kad to darīs armija, nevis brīvprātīgie? Армия сейчас уже приняла на обеспечение форму, но она приняла только летний комплект. Armija jau piedāvā sieviešu formas, taču tikai vasaras variantu. Viņiem ir sava specifikācija. Tagad ir, piemēram, vīriešu jaka un sieviešu jaka, vīriešu bikses un sieviešu bikses. Tagad ir vīriešu un sieviešu vasaras formas. Tās ir citādas nekā šajām mēs. Tās vairāk līdzinās vienotiem standartam. Sieviešu variants ir nedaudz ergonomiskāks, taču līdz ideālam tur vēl tālu. Cilvēki, kuri tieši iesaistīti karadarbības zonās, tāpat visbiežāk par savu naudu nopērk kvalitatīvākas, bet dārgākas lietas. Jo ekipējuma kvalitāte ir viens no svarīgākajiem jautājumiem. Tam, ko izdala armija, var ielikt 3+, tādu stabilu trīnieku. То, что выдает армия, это типа там 3 с плюсом, да, твердая тройка. A vaša, bet jūsējai? Наша, я думаю, 5. Mūsu, es domāju, 5. Но у нас действительно очень хорошая форма, потому что... Bet mums tiešām ir ļoti labs formas tērps. Mēs to devām testēt meitenēm, lai viņas mums sniegtu atgriezenisko saiti. Pēc saņemtajām atsauksmēm vairākas reizes labojām mūsu modeļus, lai tie būtu pēc iespējas ērtāki. Она была как можно более удобна для них. No, zima приближается, tuvojas ziema. Vai sievietes Ukrainas armijā ir gatavas šai ziemai? Очень, конечно, я нервничаю за людей, которые сейчас на фронте.
Es, protams, ļoti satraucos par cilvēkiem, kuri šobrīd ir frontē. Jau šobrīd naktis palikušas augstas. Mēs, protams, šūsim gan vīriešu, gan sieviešu formas tērpus, cik vien tas būs iespējams. Bez formām gan vēl vajadzīgs arī daudz kas cits - ģeneratori, dažādi sildītāji, medikamenti. Ziemā armijas vajadzības tikai aug, bet resursi mums paliek mazāk un mazāk. Меньше и меньше. Nu, да, конечно, есть еще тема. Ja mēs runājam par sievietēm armijā, tad, protams, ir vēl seksuālās uzmākšanās tēma. Bet tā laikam būtu liela atsevišķa saruna. Очень большой отдельный разговор. Вы знаете, тут есть определенно проблемы как раз в том, что Ziniet, šajā ziņā noteikti ir problēmas, kuru risināšanai strādājam jau daudzus gadus. Sieviešu tiesība aizsardzības mehānisms ir, iedomājieties, tu ej uz ģenerālštābu, bet pretī tev tur tāds padomju cilvēks, kurš pārliecināts, ka viņš zina labāk, kas sievietēm ir vajadzīgs, nekā sievietes, kas diena. Cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka vairāk saprot par seksuālās vardarbības tēmu nekā pašas armijas eksperts. Jā, armijā tagad ir īpašs dzimumu lietu padomnieks. Это у нас есть такой гендерный советник в армии сейчас, должность. И проблема в том, что чаще всего, если, например, командир к тебе домогается, Visbiežākā problēma šobrīd ir tāda, ka, ja tev uzmāca tavs komandieris, tev jāraksta ziņojums, lai to kaut kā apturētu. Un šis ziņojums nonāk uz galda šim pašam komandierim. Galvenā problēma ir tā, ka nepastāv efektīva cilvēktiesību aizsardzības mehānisma. Otra problēma ir pārkāpuma piesekšana, kas man jau šķiet, ka kļuvusi par vispār izplatītu problēmu. Visi piesedz viņas pāridarītāju. Nav neviena gadījuma, kad uzmākšanās gadījums beigtos ar kādu nopietnu sodu. Seksuālā uzmākšanās ir grūti pierādāma. It īpaši, ja nav notikusi izvarošana, tad kaut ko pierādīt ir praktiski neiespējami. Vai viņai kaut kas diktafonā jāraksta, lai pierādītu savu taisnību? Šis mehānisms ir vāji attīstīts, bet kopumā ņemot šī problēma nav tik masveidīga. Šī problēma ir pārspīlēta. Lielākā problēma armijā ir tā, ka sievietes netiek uztvertas nopietni, un viņām netiek dot iespēju profesionāli attīstīties. Tā ir lielākā problēma. Самая большая проблема для женщин в армии – это то, что их не воспринимают серьезно, не дают им профессионально развиваться. Вот это вот самая большая проблема. Bet iepriekš teicāt, ka pārmaiņas notikušas, minējāt, ka 63. Я не говорила, что это поменялось. Я говорю о том, что это должно меняться. Neteicu, ka ir mainījies, taču, ka vajag mainīties. Struktūrālā līmenī ir bijušas pārmaiņas, bet ideoloģiskā līmenī tās vēl nav pietiekamas. Un, protams, ja karjeras izaugsmes mehānisms būtu adekvātāks, sievietēm armija, protams, būtu daudz pievilcīgāka kā vieta, kur ieņemt savu amatu tāpēc, ka esi profesionāls. Šobrīd, ja tev ir sakarīga priekšniecība, tad varēs profesionāli attīstīties, jo normālam vadītājam ir svarīgi, lai viņa komanda būtu labi sagatavota. Подготовлена. Но если у тебя руководитель советское чмо, Bet, ja tavs vadītājs ir padomju ambāls, tad tā tas būs it visā. Un, ja būtu mehānisms, kas tev aizsargātu no šādiem padomju ambāļiem un nodrošinātu, ka savos amatos ir kompetenti cilvēki, tad viss būtu kārtībā. Diemžēl pagaidām tas tā nav. Пока что, к сожалению, общего правила такого нет. Но армия, естественно, изменилось очень многое, очень. Bet armija, protams, ir ļoti mainījusies, taču vienlaikus jāsaka, ka mums nevajadzētu sevi salīdzināt ar to praktiski neesošo 2014. gada armiju. Mums jāmērķē uz to, lai NATO, ieraugot Ukrainas armiju, teiktu, viss varam izklīst, jo Ukrainas armija ir ieradusies, viņi visu nokārtos. Es, protams, jokoju, bet tas, ko gribu pateikt, ka mums savs profesionālitātes līmenis nav jāsalīdzina ar pagātni, bet jātiek tālāk uz priekšu. Jo šis ir vēl viens padomju naratīvs, kad kritizējām armijas medicīnisko spēku vadību, viņi mums atbildēja. 2014. gadā noturējāmies, tad ko jūs mums te stāstiet, ka darām kaut ko ne tā? А война помогает в этом процессе? Vai karš palīdz uzlabot sieviešu statusu armijā? Proti, veči redz, ka sievietes arī ko spēj.
Не, ну как вам сказать, ну у нас скоро закончатся люди и будут мобилизировать и женщин. Nu, ko var jums pateikt? Drīz mums beigsies cilvēki, un tad sāks mobilizēt arī sievietes. Vai jūsuprāt, tad tiks uzskatīts, ka esam panākuši dzimumu līdztiesību? Vai arī tas skaitīsies, ka mums viss ir slikti un mūs paliek arvien mazāk? Karš nekad nekam nepalīdz. Karš tikai traucē cilvēkiem dzīvot. Nebūtu kara. Šo problēmu un ideju varbūt arī nekad nerastos. Bet, protams, karš kā faktors pātrina procesu attīstības gaitu. Dabiski. Principā karš kā faktors ietekmēja to, ka kopš 2014. gada mēs tagad esam tajā punktā, kurā esam. Taču kopumā skatoties, karš tikai visu bojā un traucē. Tas nekam nepalīdz. Ничему она не помогает. Самое последнее. Visbeidzot, mēs vienmēr jautājam saviem viesiem, ko jūs novēlētu sev? Поскорее бы жить без войны. Pēc iespējas ātrāk dzīvi bez kara. Ziniet, jebkādas citas vēlmes vienkārši nobāla, salīdzinot ar to, ka vienkārši vēlies dzīvot savu dzīvi, neko citu negribu. Es nezinu godīgi. Visas vēlmes tik ļoti bālas blakus tam, ka tu vienkārši gribi dzīvot savu dzīvi. Tāpēc es nevēlos neko citu. Я больше ничего не хочу. Ладно, большое спасибо, Katerīna. Labi, liels paldies, Katerīna. Спасибо вам. Paldies jums! Paldies divam! Un paldies arī Jekaterinai Primakai, Ukrainas sieviešu veterāņu kustības veterānka līdzdibinātājai un arī pašreizējai vadītājas vietniecei. Tātad Katerīna Primaka bija, kur jūs dzirdējāt stāstām, manuprāt, tādā vēstures pagrieziena punktā tā saruna, jo mēs ļoti labi no vēstures atceramies, ka tajā brīdī, kad kaut kādā veidā vairāk vai mazāk pie teikšanas tiek pielaists arī sievietes, viss neskapēc kļūst krietni vien labāk, cilvēcīgāk, saprotamāk, demokrātiskāk, daudz viedoklīgāk un, es teiktu, vienā vārdā labāk. Šajā gadījumā es domāju, ka arī mums joprojām ir daudz ko darīt arī savos bruņotajos spēkos, dzirdot, ko Dīva sacīja, ka tu painteresējies, kā tad mūsu armijā ir ar to pašu sieviešu apģērbu. Ukrainas armijā pavisam noteikti, es domāju, sievietes ienes tādu tiešāku valodu par problēmām un krietni vien padara visu caurspīdīgāku, atklātāku un sakarīgāku un cilvēcīgāku. Jā, katrā ziņā šī sieviešu formas tērpu jautājums mums vīriešiem, protams, ka ir kaut kāds jaunums laikam, bet patiesībā izrādās, ka daudz viet par sievietēm nav padomāts. Es te atradu, piemēram, Šveices armijā sievietēm atļāva nevilkt vīriešu apakšveļu 2021. gadā. Pirms tam, kad es izdzirdēju, ka mūsu pašu zemesardzē arī izdalītas vīriešu apakšbiks sievietēm, es tad domāju, tiešām? Bet labi. Ja militāristiem ir ko teikt, rakstiet mums uz drošinātājs@Latvijas Radio LV. Ja jūs gribat atbalstīt šo te ukraiņu veterāņu iniciatīvu, jūs varat, piemēram, vai viņiem ziedot, vai arī nopirkt kādu merču. Viņu mājaslapa ir uwvm.org.ua. Un tur vēl dažādi linki, tā kā atrakstiet mums, ja jūs gribat konkrēts links, aizsūtīšu vai ietegojiet man kādos sociālos tīklos. Tu vienkārši ņem un ieliec Twitterī savā Dīva. Vai es Twitterī vienkārši ielikšu? Jā, es ielikšu Twitterī. Sarunāts. Tā šai reizē viss no manas puses. Tev tālu kaut kas sakāms vēl? Man ir dažas svarīgas lietas. Visu šo droši dalieties ar citiem, lieciet ikšķīšus, plusiņus vai ko no jūsu raidierakstu platformas klausīšanās vietā var salikt. Dalieties ar visiem citiem. Ieiet arī drošinātāju mājaslapā, vienkārši rakstiet drošinātājs, tad jau atradīsies tur kaudze ar citām epizodēm, vai arī jūsu raidierakstu sarakstos ieraudzīsiet tos, klausieties. Rakstiet mums, rakstiet, rosiniet jaunus tematus, izsakiet komentārus par līdzšinējiem, un rakstīt jūs mums varat e-pastā drošinātājs@latvijasradio.lv, vai arī meklējiet Dīvu Reiznieku tālu e-puru sociālajos tīklos, ja ieliksiet tēmturi drošinātājs, tad ātri vien kaut kur uzdursieties, kā mūs var dabūt rokā. Ko, laiks teikt jums visu labu, uz sardzēšanos pēc nedēļas, un atcerieties, drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts Drošinātājs.